Čau, Āgris no Baupromo. Šodien izklāstīsim īsumā un garumā arī par Kolomix Akfix ūdens dozēšanas aparātu. Ūdens dozēšana būvniecībā ļoti svarīga. Ražots Vācijā, kā jau viss Kolomix, tad viņam ir līdzi savs mazais čivadāniņš, kurā jūs viņu varat ielikt iekšā un transportēt, turēt busā. Galvenā piebilde, ko vienmēr saku, neatstājam pēc lietošanas, ja viņam ir ūdentiņš iekšējais tas lietots, neatstājam busā sasalt. Loģiski ūdens iekšā, ledus saplēsīs. Montāža vienkārši parastākā dārza šļūtene, uzliekam virsū, un tad izstāstīšu par režīmiem, kā mēs lietojam. Ir pirmais atmiņas režīms, 1,6 litri man ir uzprogrammēts, otrajā ir 1,8. Pieņemsim otro, mēs gribam palielināt līdz 2. Uzspiežam līdz 2 un saglabājam. Nomirgos viss, tātad šeit būs 2 litri. Pirmajā ir 1,6, otrajā ir pieņemsim 2. Tā jūs uzliksiet tik, cik jums vajag. Gribam maisīt, vienkārši nospiežam. Precīzi viņš arī ieliek. Varam nolikt viņu šeit, stāvēs tāpatās, uzspiežam otro atmiņu. Viņš ieliek. Ūdens dozēšana īstenībā aizņem ļoti gana daudz laika būvniecībā. Tātad mums ir arī manuālais režīms. Ja? Manuālajā režīmā uzspiežam tik, cik mēs gribam. Gribam puslitriņu pielikt klāt. Puslitriņš aiziet klāt. Varam vienkārši turēt, un viņš skaita. Tad tas mums aizgāja vēlreiz. Manuālais. Vienkārši turam un skatāmies tik, cik gribam, tik mums viņš arī ieliek. Ir pārbaudīts uz mērtraukiem, ir ļoti gan precīzs. Nu, tāds vācu dampītis. Galvenais pēc lietošanas loģiski, ka viņā paliek iekšā ūdentiņš. Viņš var saplīst, tā ir elektronika. Šeit ir Kronos baterija, kalpo viņš ilgi. Šeit ir arī mazais filtriņš apakšā. Ja, lai tev visi gruži galīgi neiet. Izņems ārā, iztīrīs, ka mums jau ir. Ja, ar šlangu jāiztīra. Mums jau te ir viss kaut kas saķepējies iekšā. Vācieši ir arī padomājuši arī par to. Nu tā, diezgan daudz iekonomē laiku jau sagatavošanā. Nākošajos video pastāstīšu par nākošajiem produktiem. Kopā ar mūsu lielu draugu Sākret uz baltu beņķīšu godu vietā.